kura puse tagad ir tā no Mērovicas, kur jūka nāk? To es nepaņem līdzi, to zīmējumu. Tas man ir, bet to es nepaņem līdzi. Nu, kādreiz tas krusts vidū bija Mērovica pusē. Nē, vispār tur nekāda liela krusta nebija nekas. Kādreiz bija? Tas tikai priedi bijusi. Es apmēram 11 cilvēks esmu. Es iegāju 2. dienā pēc tam, kad bija 1. jūlijā nāca vācieši. Un tas varēja būt 3. apmēram 4. jūlijas, konkrēti datumi. 3. bija tā lielā rakšana. Bet tas bija 2. dienā, jau tad viņi bija nomaskāti, teiksim, noskalot un drēbes bija noliktas. Viņi gulēja, ja nemaldos, 5. korpusa sētā. Viņi bijuši, labi. Pasakiet jūs, tad es tā, vēl starp citu, apkārt bija, arī mēs gājām cauri Matīs kapiem, un arī pie žoga bija tur pielikts zīmīt tā klāt Valmieras cietuma priekšnieks, kāds bija atrakts, bet tas bija rakts ātrāki, jau tas nebija no pēdējiem tiem 28. 29. slepkavotajiem, jo tie, kas tur bija atrakti, tā vismaz mums teiks, jo es jums pasaku godīgi, es meklēju savu tēvu 3 brāļus. Viens no tēva brāļiem bija Latvijas armijas pulkvedis, Zālīts, Maskavā militārais atašais Ulmaņa laikā. Otrs bija sūtnes radenieks mums, sūtnes Kociņš Maskavā. Un viens tēva brālis man bija Litenē, armijas lidotājs virsleitnants, un bija Zālīts, Ernests Zālīts. Jā, bija tāds. Es esmu no Karaviecijas. Un tad jums vajag zināt, Ernests Zālīts, tad jūs jau ziniet pulkvedi Jānis Zālīta. Jā, zinu. Tā. Un 3. tēvs. Jā, Ernests bija ļoti slaids aviācijas. Un 3. tēva brālis bija ar ģimeni, kur izved 13. 14. jūnijā no Mārsnēniem no Cēsu apriņķi no mājām ar ģimeni. Protams, ar ģimeni nošķīra vai ne, tā kā, par Zālīti tik daudz zina, ka viņa aba kociņi nošauti 28. jūlijā 41. gadā Ļubļankas cietumā. To es dabūju oficiāli. Bet tādā laikā nezināju, jo vecāmāte bija paralizēta. Mana mamma ir tāda, kas nelabprāt mīlēja pa kapiem stējāt, kad un uz centrālu cietumu viņa bija, un es toreiz 16-gadīga meitene. Meklēju, kur tie tēva brāļi un tā. Tā sākās manas gaitas pa centrālu cietumu. Tad varbūt arī sāksim. Ja ieslēgts ir? Jā, man ir tikai 10 minūtes. Aha. Tad to savu stāstījumu tā sākat. Vispirms, kāpēc jūs tur gājat, pastāstat? Man tēva brāļi 3 bija pirmā, Krievu gada gaitā pazuduši. Vecāmāte bija slimnīcā, neviena nebija, kas meklējis. Es sāku savus meklētāju gaitas. Pirmais, kur atraku upurs. Jūs bijāt 16 gadu veca meitene? Man 18. jūnijā palika 16 gadu. Un pirmā gaita bija centrāla cietums, kur atraka. Tur arī es aizgājām. Skats bija briesmīgs. Tur man tēva brāļi nebija neviena. Katram jau tur lielākajai daļai bija zīmītes klāt. Tur es atradu arī vienu savu skolas biedri, Dzintaru Priednieku. Tur bija, ko es atceros konkrēti, tur bija abi 2 tēvs un dēls Čuibes. Mani pretējie kaimiņi, jo es dzīvoju Krišāna Barona un Ģetrūdas ielā uz vienas stūri. Tas ir Čuibe, kas strādāja Tautas labklājības skolu departamentā. Un dēls bija mācītājs. Nē, viņš arhitekts. Arhitekts, otrs dēls bija mācītājs. Viņi dzīvoja mums, kā saka, kaimiņi pretī. Bet par viņiem es izlasīju, dzirdēju par radio, kas ziņoja jau, ka viņi ir kā notiesāti kā ziņotāji, ka viņi ir ziņojuši vāciešiem kaut ko.
Jā. Jā, viņi tur gulēja, tad ko es vēl biju, Ulmaņa adjutants Lūkins. Jā, starp citu jūs Ernu Rinku nesatikāt, tur viņi arī meklēja savu brāli. Redziet, varbūt mums ir tā cita paudze, vai ne? Jo cik no tiem meklētājiem, cik es atceros, es biju visjaunākā. Nu jā, tur bija ļoti daudz pār par 100. Tani 100 laikam vai 4 vai 107, es nepateikšu. Visus neapglabāju. Tur kaut ko, cik es atceros, teica, ka vedīs uz brāļu kapiem. Tātad manas skolas biedri apglabāja pirmos meža kapos. Bet arī tos visus, tos saucamos, kur aizved uz baltajiem krustiem, tur lielākā daļa bija kopā. Visi tie kaut kur 80, cik es atceros, ap 80. Nē, tur ir pār pa 300 bijuši. Meža kapos? Jā, meža kapos. Pirmie, ko glabāja, bija 80, nē. Tāda lietas, vismaz tanī reizē. Viņi 4 dienas pēc kārta ir vesti, un pa dienu viņi esot aizduši ap 40. Bijis kādu dienu arī 30. Pirmie, kad, es nezinu, vairāk bija kapos viņi vēl. Nākošā gaita jau par cik es neatradu, tad nākošā gaita, bet tas bija jau, es jums tiešām nepateikšu datumu vairs, tas bija Baltazars jau, kur atraka Baltazarā, tā man tur skolas biedrs, kurš meklēja savu tēvu, broderu, Alberta broderu, to jūs ziniet, arī viņi atrada Baltazarā. Un tad nākošais bija Baltazars, arī tur broders tur atrada skolas biedrs savu tēvu, es viņu nevienu. Baltazar, tai bedrē, cik tur bija? Tur bija kaut kas, laikam, 111 bija runa. Vai 113? Jā, katrā gadījumā stipri pār pa 100. Tur arī Gopers bija. Jā, Gopers Nē, Gopers gan. Gopers bija pēc tam, tad man gribas teikt, tas varbūt bija kaut kur jau vai 2 gadi pēc tam. Tas bija te pie Ulbrokas, kur atrada pēdējos. Tur bija vai 7 vai 9 tikai. Gopers nebija. Baltazarā, ko es teiksim no saviem, bija telnieka Matim Dzenim dēls, kādreiz mēs, kā saka, skolas gaitās bijām kopā. Tād, ko es atceros, tāds pulkvedis Streipa laikam bija Latvijas armijas. Tur man katrā ziņā man bija mazāk tur, kā saka, tādu zinām. Jo, redziet, es jau biju meitene tanī laikā, bet es meklēju konkrētus cilvēkus. To es zinu, ko teiksim, mans skolas biedrs savu tēvu atrada, bet tur bija daudz, un tur apglabāja tanī pašā dienā praktiski viņas naktī izraka, jo tie jau bija gulējuši zem zemes stipri ilgi. Neko stipri ilgi, kaut kur 2 nedēļas vairāk. Viņi bija šauti, teica vismaz kaut kur ap pusjūniju, ap mēnesi. Tur bija tas process ļoti nepatīkams. Tur ir nākošā dienā, un tur bija ļoti, ļoti maz piederīgo tur apglabātā, jo vienkārši nezināja to, ka tie cilvēki tur ir. Un tur pie Baltazara, kur viņus apglabāja, tur patās? Viņus apglabāja Baltazara kapos, tāds tukšs laukums bija. Un tur arī visu, viņi bija tā rindās, tagad tās rindas jau tur vispār tikpat kā vairs nav. Tur bija ļoti pacēla, bet ne uzreiz tanī reizē, pēc tam pacēla lielu ozolu krustu. Jā. Tur. Bet to krustu nozāģēja. Viņš vācu laikā viņš stāvēja vēl tas krusts, bet pēc 45. gada viņš bija pazudis. Un līdz ar to arī nolīdzinājās tās kapu rindas. Viņi tā malā māja, jo jūs ziniet, kur tas bija, Baltazarā, kur tas viss notika. Tas ir tur... Ja jūs brauciet, tas ir pirms tiltā. Ja jūs brauciet, tad kreisā pusē tas ir. Kādreiz viņi sauc vēl par Ozoliņu māju. Tur stāvēja ārā sargs. Tas bija padomu laikā, tagad pēckara periodā. Tā bija, man liekas, ka vismaz tāda runa bija, ka tā ir kaut kāda izbijuša vāciešu māja, kas aizbrauc prom, un tā māja, kā pēc tam ir piederējusi tam saucamam Utagam, kas tur bija. Un tad pēc tam tur imitinājās 40. gadā. Viņi ar blīvu sētu, ja jūs brauciet no Rīgas puses, tā kreisā pusē, tāda blīva sēta ir. Pretīm. No Baltazara aizvedāt projām, paņēma kādi savus piederīgos, kas broderi paņēma, kas tur vēl teica, ka uz brāļu kapiem vedīs vēl kaut ko.
Bet ļoti, katrā ziņā no Baltazara ļoti maz paņēma, jo situācija tad bija tāda, ka tanī dienā, kad apglabāja Baltazarā, tad tā vakara avīzē bija minēti vārdi. Tā vakara avīzē. Tagad atgriežoties pie centrāla cietuma, vai jūs telpās iegājāt? Nē. Nē, Nē, mūs arī nevienu pa telpām toreiz nelaida. Speciāli neaicināja pa telpām. Kur es biju čekā šeit telpās, jā. Tur mēs izstaigājām tās kameras, jo tur jau nebija, tur neviena, teiksim, līķa tur nebija neviena, bet centrāla cietumā mums pat neviens nepiedāvāja, lai mēs ietu. Vai jūs nedzirdējāt, kad atrada vienā kamerā 7 stipri apdraudzītas vīrieši, pie tam viens vīrietis vēl pakāts bija un uzrakstīts, tā mirst nodevējs. Par tāda runa bija, bet es redzēju. Un otrā kamerā tur bija atrasts šausmīgi izkropļotas sievietes. Jā, to es arī dzirdēju, ka teica, ka krūtis ir nogriezts un sadurts, un to es dzirdēju, bet redzēju. Vienai esat bijis bērniņš pilnīgi izspiests ārā un otrai pusīt izspiests ārā. To es redzēju, es to neesmu, to man ir grūti pateikt. Jā, tagad centrāla cietumā. Vai jūs redzējāt visas tās 4 bedres, kas tur bija, vai vienu lielu klājienu? Es neredzēju bedres, bet es redzēju to, jo tad, kad nevis to atrakšanas momentu, bet es redzēju tad, kad viņi jau viss bija nolikt uz tām koka lāviņām. Jā, drēbes, katram, kam bija, teiksim, kādi dokumenti klāt, vai ne? Tiem bija arī pie tām drēbēm, drēbes bija nolikti skaigalī visiem pie kājām. Un tiem bija tur arī pielikti dokumenti. Un tie nobindētie bija sakropļoti? Tur mazāk bija, jo viņi bija, man liekas, ļoti lielā steigā šauti. Iespējas daudz sliktāks, iespējas bija Baltazarā. Tur bija sakropļoti? Teica, es nezinu, ko, varbūt tā, saprotiet mani, jo 16 gadīgām meitenām, man dūša varbūt nebija tik liela. Tad tikai teica tā, kad Ulmaņa adjutantam, bet viņš bija tad, kad es biju, viņš bija paņemts prom, ka tam ir galvā bijuši 7 snagus. Un tam Miervaldim Lūkinam, Ulmaņa adjutantam. Kad par to bija runa. Vai ne? Bet Baltazarā tiem ļaudim, kas bija, tiem tā lieta bija daudz savādāk, tie bija ļoti sakropļoti. Es zinu, kā konkrēti ar Broderam teica, ka viņam mēle izrauta vai ne tā. Un tur vēl gāja tieši no tiem pašiem daktariem, kas tur bija, kā par to, kad viņi ir, arī ne visi viņi ir bijuši miruši. Kad viņi dzīvo? Jā, ka viņi ir atrati, jo spriežot pēc tām pozām, kādus viņi atrada, ka viņi bija atraduši, teiksim, šādā veidā, vai ne? Tātad cilvēki, kas viņi varēja būt smagi ievainot, ka viņi ir it kā mēģinājuši varbūt tikt ārā. Kādas kustības? Jā. Tā kā par to. Un centrāli Baltazarā gandrīz visiem bija klāt dokumenti, respektīvi viņiem spriedumi bija klāt. Jā. Šāvienu pakausī? Visiem, gandrīz visiem. Gandrīz visiem pakausī? Jā, un tad bija, kas bija, tur bija, kam bija rokas sadragātas, pleci bija sadragāti, kaulu, vai ne? Tur jau skats bija tāds, vai ne, jo ziniet, ka viņi tik ilgi, tur jau bija pilnīgs trūdēšanas process, vai ne? Viņi bija nomaskāti gan visi. Bet, tas bija centrāla cietumā, ka tā gadījumā tik traki nebija, bet, tur daudz nepatīkamāk bija Baltazarā. Bet viņiem spriedumi, tur bija vairāk, cik es atceros, tie tik gari gadi, vai ne, tad Baltazarā laikam vai 3 vai 4 cilvēkus tikai, kas palika, kā saka, nezināmi, kurus neatzīme, dokumentu klāt viņiem nebija. Bet lielākajai daļai bija spriedumi, teica, kad ar Šustīnu parakstu. Es jau tos dokumentus par cik mans tuvinieks nebija neviens vai ne. Vai centrāla cietumā jūs nedzirdējāt tādu runu, kad 1. jūlijā, kad viņi pirmo reizi ir ielaušies, ka viņi atraduši vēl vienu dzīvi tajā bedrē? Par to bija runa, jā. Kad viens cilvēks, un ka viņš ir aizvests uz slimnīcu. Jā, to es dzirdēju. Tur skrēja pāri viena sieviete, un tā ir iestigusi tajā asins putrā. Un tā asins putra sākus kustēties. Izbījusies, ārkārtīgi sākus bļaut. Viņas brālēns bija pieskarējis, izvilkts viņas ārā, viņas jau brāli bija meklējis. Un tad bija atraduši to cilvēku. Cilvēks uz mutes gulējis, šāviens trāpījis kaklā bija. Un to viņi aizveduši kopā bija uz Pirmos pilsētas slimnīcu ar tiem 7, ko viņi atrada tajā kamerā apdauzīt.
sasists. Tas tā, tagad Čekā, lūdzu, kad jūs tikāt iekšā Čekā? Čekā tur avīzē un par audio ziņoja, kad var aiziet apskatīties Čeku, kā tur ir tais, teiksim, kameras. Nu, tad tur varēja iet jebkurš. Nu, mēs aizgājām ar vienu skolas biedru, un tad tur bija kameras vai ne tādas, ka, nu, ne tā. Viņās varēja pats stāvēt nekārtīgi, jo tik augstu bija, ka tad karsta lampa sitās pie galvas. Tas bija apakšstāvs, pirmā stāvā vai vēl? Vēl zemāk. Tas ir otrais pagrabs Pat ne stāvs. īsts pagrabs, viņš bija it kā tāds puspagrabs. Cik es atceros, tur nebija pilna stāva kāpnes, tur bija tādas nelielākas kāpnes. Pa tādām kāpnēm gāja lejā. Pa kāpnēm no gāja. pagraba vēl gāja lejā, zem pagraba. Jā, un tad tur bija tādas, kad cilvēks sēdēt, nu viņš tad ne tā īsti, pagulēšana nevarēja būt runa, viņš bija tā kā skats, teiksim, tāda veida skats cilvēks izstiepties nevarēja. Nu, tur rādīja. Un tad vēl bija apakšā, kur mēs skatījāmies, teica, ka tur ir šauts. Tur bija siena, tur stūrī bija tāda, nu kā šahta, ja? Un bija siena, bija apsista ar, darmentīnu. Nekā pie tās ir šauts, un šļūteni bija kaktā. Tas ir, kur noskaut asī? Jā, un, es saku, un stūrī bija tāda šahta vai ne tur. Tas faktiski, redzot, kur aizplicēja. Un kādas tas spīdzināšanas ierīces jūs redzējāt? Nu, tur bija, kas tur bija teicis, ka tās ir adatas, tur bija tādas adatas bija. Un tad bija tādas, ziniet, kā, varbūt tādas kā knaiblas kaut kas, bet ne tā kā parasti saka stangas, bet bija tādi, kā lai saka, tādi zuburi, ka teica, ka ar tiem ir pirksti raut un kniepti. Un tad bija tādas pletnes, kas tur bija tādas. Pletnes? Jā, pletnes bija tādas. Tāda krēsla, kur elektīvi pieslēdz jūs ņemam? Nē, tādas es nezinu. Ko es, varbūt tāda, teiksim, varbūt tāda nebija, varbūt tāda toreiz nebija tā doma, tāda ļoti liela interese, vai ne, tik ļoti, lai varētu varbūt kaut kā, varbūt pie šī prāta, varbūt to vairāk nofiksēt. Bet, un tad mēs vēl aizbraucām ar radinieku vienu, zem zemes jau, mēs aizbraucām uz Liteni. Par cik tā Ernesta Zālīša pēdas ir kā pēdējās pazuda Litenē. Un tad Litenē, tur, kur mēs bijām, caur Stāmerienu mēs braucām, es atceros, nezinu, vai es tagad to māju vai es atceros. Tad tur bija tāda veca māmuļa mājās. Viņi arī bija piederīgi aizvest, un tad viņi vēl teica tā, bērni, ko jūs te meklējat? Mongoļi viņus ieveda mežā, un ārā nāca ar zābakiem un šrineļiem par roku. Tā kā tas bija jau, patiesi jums var pateikt, jūlija beigās. Tā kā, toreiz, bet interesantākais bija tas, kad kāpēc Litenē toreiz neviens neko nemeklēja. Arī vācieši nemeklēja Litenē. Lieta tā, kad Litene nošāva 11, kur likās, ka izrādīja kādu pretestību, un viss aizveda uz Gulbenes staciju, iesīdinājums vilcienā, un uz Narīvsku aizveda. 1154 virsnieks aizveda uz Narīvsku. Tas ir no Lietuvas, Latvijas un Igaunijas. Bet vai jūs domājat, ka tas ir, vai tie, kas ir Litenē atrasti, vai tas ir viss, kas tur ir apglabāts? Tā gadā nošāvās 41. gada pavasarī pats. Tēvs teica, ka viņam tēvs ir pulkvedis, tas tēvs kaut kur bēgļoja un to dēli kā gribēja izmantot. Jā. Un to Ziedonis apsīts arī tas guļmeža kapos. Mums no otrās gimnazijas speciāli aizliedz iet uz viņu bērēm, viņi izvadīja no kara, teiksim, slimnīcas kapličas. Bet, protams, tas mums bija principu lieta. Tad tā, vai jūs atceraties, kad novāc uz Baltos krustiņas? Kurā gadā tas Baltos krustus, cik es atceros, sāka novākt kaut kur 47. gadā jau, pat vai ne ātrāk. Bet pilnīgi viņi bija iznīcināti kādos 61. vai 62. Pēc tam, bet tad, redziet, tur jau bija tā, kad 45. gadā, var sakot, tad, kad mums atbrīvoja... Tur 4 rindas bija, ja? 4 rindas bija. 3. 4 dienas vests un 4 jā, un pa vidu bija celiņš.
Un Lūkinu, cik es atceros, es biju tanī reizē, ka Lūkinu glabāja, ka Lūkins tieši bija celiņa malā, pirmais kaps pie paša celiņa vidē, pat pa vidu. Raka to zāru pie zāru. Jā. Tur bija ne tā kā, teiksim, atsevišķas bedres, bet tur bija viena gara bedra. Jā, un lika šķirs pie šķirs. Un vēl bija, kas bija jau tanī laikā, ka glabāja, kam zināja, tam bija plāksnīte ar vārdu, kam nezināja, uz plāksnītes bija numurs. Jo visi dokumenti, teiksim, palika zem tā numura. Skaidrs. Tagad vēl tā, to priedi nozāģēja, vai ne? Jā. Tur tas cēlamies atradu. Bet tur ir viena otra rasna priedi. Bet vēl viena priedi. Tā ir vēl viena otra rasna priedi, kur laikam liks pēc tam, kad tā... Tas ir, tā ir tā, par kuru es jums teicu. Tā priedi ir tā, par kuru es jums teicu. Kas ir ejot no Meirovica, labā pusē, milzīga rasna priede, pie tās lika mirušo piemiņas dienā, vienmēr tika likti ziedi un svecīts. Tas bija pēc tam, kad pazuda tie baltie Bet tur ir viena priede, kur esot nozāģēt, es jau cēlam ar atradu. Bet tas ir cik, tas nav pie tās lielās, tas ir pretējā pusē. Tas ir drusciņ tālāk, no lielās mazliet, kā saka, dziļāk iekšā tai kaplauku. Jā, bet... Tur, kur ir tā egļu, tāda rindiņa ar eglītēm, tur ir pie tās eglīšu rindas ir tas cēlums. Un te dažas kundzītes teica, ka tā bija tā priede, pie ko mēs no sākuma likām. Tas varētu būt. Bet es zinu, jo kāpēc varbūt tas bija saistījās tieši ar to priedi, kas vēl ir palikusi. Tāpēc, kad tā priede, par kur jūs runājat, tā bija dziļāk. Dziļāk, jā. Bet tā priede bija tāda, kad pat cik tur bija apkārties skatītāji, tad bieži vien ļoti vienkārši bija ejot garām, nolikt to ziedu pušķīt un turpināt ceļu garām. Tā bija pašā ceļa malā. Tā, pie kuras arī es tiku likus un pie kuras visi, galvenokārt, toreiz jau 18. novembrī tā negāja, bet mirušo piemiņas dienā vienmēr gāja. Un vēl viena lieta, tā bija viena ļoti raksturīga vieta, kurā nepārtraukti mirušo piemiņas dienā un tādās reizēs tika dežurējuši gan privāti, gan formāti spēki. Jā. Tām bija viena no raksturīga. Jūs ne tikāt cietusi, represētu vai kā? Saka to, ka jums tik daudz rada. Ziniet ko, redziet tā, pirmkārt mēs jau, mans teicis nomira mazai, mēs jau kopā nedzīvojām ar viņiem. Tagad par tiem jūsu, kā saka, Kociņu un par to otru, viņš ir novendēts Lubjanskas cietumā. Lubjanskas cietumā, oficiāli. Jā, oficiāli. Tikai es nesaprotu vienu, tātad veselu gadu viņi tika mocīti. Jo viņi, teiksim, līdz 40. gadam, 17. jūnijam, viņiem bija saucamā diplomātiskā neaizskaramība, ja? Kā brīvvalsts. Tas ir Kociņā. Zālīti arī. Zālīti. Jā, Zālīti bija militārais satušais. Militārais satušais Krievijā. Jā, Maskavā. Maskavā, jā. Viņi bija Kociņu kopā. Kociņš sāk pirmais, un pēc tam viņš paņēma Zālīti pilsētas. Tā kā viņām divi tur bija. Un viņus 40. pēc 17. jūnija viņus palaida uz Rīgu. Pēc tam viņus izsauc uz Maskavu. Un pa ceļām, tā vismaz neviens jau mēs klāt nebijām. Teica, ka viņi jau ir, viņi nav tikuši līdz Maskavai, ka viņi jau ir vilcienā paņemti cieti. Tas bija 40. gada vasarā, tūdaļu pēc 17. jūnija. Un novendēt viņi ir pēc gada, tad, kad jau karš bija. Vai jūs dabījāt kādu ziņu par to? Dabūju izziņu no prokuratūras. Kad Lubjankā ir miruši, jā? Nē, nošauti. Tas ir tagad. Dabūts. Tā, ka tagad jau ziņo arī, ka nošauja. Skaidrs. Tas ir tas, ko. Mums bija, teiksim, tā attiecībā uz 13. un 14. jūniju, mūs iepriekš nedaudz pabrīdināja. Mēs nebijām tanī naktī mājā. Mums pētnieks bija tā. Tev nav beidzies? Jau vairs maz tas ir palikuši, jo ja man jau būs 65, tad parēķiniet, es tomēr kaut kur. Es biju viena no visjaunākām. Ar ko, kas ir meklējis savus brāļus, tāda Malanieku kundze un tāda Rinka kundze.
viņas varētu būt. Maznieku kundze 1. jūlijā tikusi iekšā. Jā, nē, es biju vēlāk, es biju Klausums bija vaļā. Nē, tad es biju tad, kad jau bija jau, es saku, salikti visi pār. Un viņi saka, ka nav bijis ne vācieši, ne krievi Rīgā toreiz, un ka viņi no kapiem gājuši mājās, tad viņi satikuši pirmos vāciešus. Nu, redziet tā, mums bija citādā situācija. Mēs bijām, kā godīgi sakot, no centra izbēguši. Mēs bijām apmetušies Tēriņielā Bieriņos pie manā māsas brāļa, kurš savukārt bija no savām mājām aizpēc, jo mātei brālis bija, kā lai jums saka, kādreiz darba kameras, viens no vicepriekšsēdētājiem Roberts Ozols. Armijas ekonomiskā veikala bija nodaļas vadītājs, tirdzniecības darbinieks priekšsēdētājs. Un mēs Rīgā atnācām tikai 2. datumā pēcpusdienā, tad, kad varēja laist pāri pa Daugavu, tad, kad vācieši jau bija Rīgā. Jā, jo līdz tam mēs bijām viņā pusē un pāri mēs netikām. Es arī redzēju to momentu no Pārdaugavas skatoties, kad nogāzās Pēterbaznīcas torņi. Ja mēs no bērniem nokļuvām. To es zināju Krievi. Jā. Krievi. Tad taču neviena vāciešu Rīgā nebija. Neviena. Un tas tornis, ka viņš gāzās, viņš it kā atsveicinādamies, viņš slīdēja, tad viņš apstājās, un tad viņš nokļuva. Mēs Bieriņos bijām. Tas ir komunists rokas.